Sveiciens pirms pašiem svētkiem un mazs brīdiņš decembra unboxingam, ko es šomēnes iegādājos Dabas iela veikalā priekš mūsu ģimenes. Tātad vispirms jau pats svarīgākais, bez kā nevar dzīvot vīrusu sezonā, ir, protams, koloidālais sudrabs. Beidzot es nopirku lielo iepakojumu, tāpēc, kad mums vienmēr ļoti ātri beidzas. Un tāpat arī šoreiz. Atceraties, ja es esmu stāstījusi savos video, ka koloidālais sudrabs tīklīts parādās pirmā mazākā iesniņa vai kaut kādas kakla kņudināšana, ja, vai kaut kāds reāli tikko pirmās pazīmes uzreiz koloidālais sudrabs un maksimums 3 dienas būs jūsu slimošana. Tas ir pārbaudīts jau vairāk gadu garumā. Tād vēl es nopirku omegu bērniem ar apelsīnu garšu un lielajiem. Abām omegām šomēnes ir akcija līdz decembra beigām. Mazajiem tās izskatās tādas tā kā kožļājamas kapsuliņas. Lielajiem arī tāds pašas var rīt no tā kā omegas. Tad vēl es nopirku saulīti bišķiņu D vitamīnu. Ļoti labā forma, ļoti labi uzsūcās. Man ir 2 veidi. Un tas ir D2000, un šis ir, kāpēc laba forma, es saku, ļoti interesanti, ja tas ir pūšamais, vienkārši tāds flakoniņš, un viens pūtiens ir 2000 vienības. Tad jums jāskatās, cik jums ģimenes ārsts ir nozīmējis lietot D vitamīnu, tad attiecīgi jāsrēķina, cik pūtienu sanāks. Un bērniem ir, vājāka deva, ja, ir 400 vienības vienā pūtienā, tāpēc mazajiem nopirku 400 un lielajiem 2000. Savādāk 2000 ir jauns veids, ja, jo iepriekš mēs lietojam 400, tad mums baigi ātri visiem aizgāja. Bet D vitamīnu noteikti vajag lietot. Tad vēl es nopirku dabīgo zobu pastu, tā arī šomēnes ir akcija. Tā ir bez flora, par floru ir ļoti daudz kas dzirdēts, ja. Kas ir ļoti interesanti no zobārstiem sveicieni, ja. Šī zobu pasta tā kā sadziedē mazās mikroplaisiņas, kas tikko sāk rasties zobā. Ļoti laba, tiešām. Tā, ka to mēs tagad atkal lietosim. Un, ko es vēl paņēmu, nekad nebiju lietojusi, bet gribu pamēģināt Fondetox. Tas ir vienkārši vislabākais, kas ir izgudrots aknu atbalstam. Jūs jau zināt, ka tā, ka ir problēmas ar aknām, tad parādās kaut kādi pigmentācijas plankumi uz ādas, ja, kad vienkārši akna netiek galā ar savu darbiņu, ka bišķiņ pa daudz viņai tie toksīni. Un es paņēmu pamēģināt, es gribu iziet šo kursu. Šim ir arī pētījumi. Ļoti daudziem ir ļoti labi rezultāti. Laikam lielākai daļai, man liekas, ir rezultāts. Kādam ir lielāks, kādam varbūt netik pamanāms, bet visiem ir rezultāti. Ļoti labs aknu produkts, vienkārši iedzer vakarā kā tējiņu, lai atbalstītu savu aknu. Vēl, ja kādam dzīvē ir tāda situācija, kad ir jāizvēlās ķīmijterapija, tad šis ir noteikti klāt, lai atbalstītu aknu un palīdzētu izfiltrēt visu to ķīmiju, ko laiž iekšā, jo akna vienkārši kaut kurā brīdī uzkarās, ja to neatbalsta. Gadās tādi bēdīgi gadījumi, tāpēc obligāti šito. Un, protams, kad pirms svētkiem, ja, vai ja lietojat alkoholu, tad, atbalstiet aknu. Tas tā īstumā. Man cilvēki ļoti bieži jautā, cik es esmu iztērējusi par šiem pirkumiem, ja, ir tāds... Daudzi saka, ka šie dabas produkti ir dārgi. Nezinu, ko nozīmē dārgi, kas kuram lēti, kas kuram svarīgi. Man tas ir svarīgi. Piemēram, omega maksā 10 eiro. Es nezinu, cik maksā citas omegas. Tagad ir akcija 10 ar kaut kādiem centiem. Un es zinu, ka šie produkti ļoti labi uzsūcās. Tāpēc... Es tā kā nemaz neskatos citus produktus. Es zinu, ka ja es šiem ieguldu naudu, tad viņa vismaz neaizies pa tukšo. Es zinu, ka viņa tiešām tas organisms paņems, tāpēc, ka tās visas ir dabīgas, biopieejamas formas, kas nozīmē, ka organisms visu var uzsūkt. Jā, tad cilvēki bieži raizējās, cik es tērēju naudas šim visam. Pirmkārt, es to nesaucu par tērēšanu, bet ieguldīšanu savā veselībā, bet arī tas, ka šis, ko es nopirku, tā kopējā summa
sastāda 125 eiro. Es no savas naudas par to samaksāju 20 eiro. To jau es esmu arī stāstījusi, kā to var dabūt gatavu. Ja kādam interesē, droši jautājiet sīkāk, bet kompānija ir izveidojusi tā, ka, ja man ir kāds labs rezultāts un ja man kāds produkts patīk, es ar to padalos, un ja kādam tas produkts var palīdzēt un viņš nopērk, tad es saņemu tā kā atgriezenisko bonusu, kuru es attiecīgi varu izmantot atkal iegādājoties šos produktus. Un tādā veidā es arī tos iegādājos pa 20 eiro, kaut arī visa kopējā vērtība tiem ir 125 eiro. Tā ka sīkāk rakstiet, jautājiet privāti vai komentāros, lai jums visiem forši Pirmssvētku dienas bučas!